dēls, mazdēls, tēvs, mākslinieks, aktieris, raksta dzeju, tāda dīvaina parādība, ar ko jāsadzīvo draugiem, apkārtējai videi, ar ko cenšas atdzīvot viņš. Noteikti viņš ir pasaules iedzīvotājs. Brīžiem varbūt normāls džeks, brīžiem diezgan nesakarīgs un riebīgs. Bet katrā ziņā es esmu viens no cilvēkiem, un es esmu latvietis, patriots. Jau vairākus gadus Andris profesionāli strādā kā aktieris, bet kā viņš nonāca līdz šajai profesijai? Vai 9. klases beigās, vai vidusskolas beigās liek rakstīts atcerējumus, par ko tu vēlējies kļūt. Absolūti nebija doma iet mācīties un kļūt par aktieru līdz 12. klases vidum apmēram. Matemātika bija noteicošais, ka nevajag to, un tad tur vajag stāties. Un tad pilnīgi nejauši jokodamies klasē es pateicu, ka es kļūšu par aktieru, lai gan nezināju, vai vispār kaut kur viņas māca. Un tad reiz viena meitene atnesa sludinājumu, kā Latvijas Kultūras akadēmija uzņem aktieros. Un es iestājos un es tiku budžetā. Andris stāsta par kādu kuriozu situāciju, kur notikusi viņa dzimšanas dienā, izrādes laikā. Nakts aina vīrs, es jau gultā, un es ieliecu tajā gultā ātri ģērbjos zem segas, kā tas ir pakārtot. Skatītāji domā, ka tur notiek mīlas akts, bet mēs ātri ģērbamies ar aktieriem. Un es jūtu, ka tā nav Vita, kas guļ gultā, jo es zinu, un Vitai vienmēr ir pateikts, Vita, ka es atpūgo kreklu, kad es valku bikses nost, jo es nepaspēju citādi. Un es zinu, ka Maija Doveika vienmēr sāk otrādi, viņa man palīdz bikses vilkt nost, ka viņa ir garāk. Un pēkšņi es jūtu, ka tā nav Vita, tā ir Maija Doveika man priekšņi gultā. Maija Doveika jaunā sieva, bet skatītāji to nezinu, to es tikai saprotu. Un tur ir skats, kur es stelēju dzērumā iesitu pļauku. Un es situ, un es zinu, ka es precīzi, ka es netrāpīju viņai, ka es trāpu sev par roku. Un es skatos, viņa pagriežās, viņa tek asinis. Ja tā kā asinis, viņi pagriežās un ļoti profesionāli aizgriežās, ieiet vanstabā un saka, Andris spēlē tālāk, izliecies, ka nekas nebija. Bet tad man likās aizdomas, ka kaut kas nav īsti labi, jo es tiešām netrāpīju viņai. Un tad viņi starpbrīdī, redz, kā mēs izjokojam, un es jau smaidu, domāju, mālēč, šitā izjokot mani. Tas ir tas skaistākais teātrī, kad ir labs humors, kad arī grūtos brīžos ir atrod motivējošus vārdus, palīdz. Aktiera profesija nav viegla. Jau šobrīd Andrim ir 32 šuves un 17 rētas, kuras iegūtas aktiera profesijas gaitās. Man ir jākrīt, jāmet kūlens, ko es esmu darījis, un neskaitāmas reizes, un tur ir tāda māla bļodiņa tieši šāda pati, tikai citā krāsā un bez puķiem. Un tā bļodiņa nebija nolikt tur, bet viņa bija nolikt sānā. Un es krītot uzliku roku tā kā. Un, principā, es uzsitu, saplīsu māla bļodiņu, saplīsu un pārgriezu man cīplas un muskuļus 2 pirkstiem. Es saprotu to, ka mēs kulaku vairs nevar savilkt, jo man 2 pirksti neklaus. Mārtiņš Egliens saprot, ka tā nebija paredzēts, un viņš prasa, vai zālē ir kāds ārsts. Skatītājs smējās. Visiem bija zināms, ka izrādes laikā tiek izspēlētas etīdes ar skatītājiem. Tad pienāca kāds kungs un palūdza viņam matiet malā, un viņš ātri sabindēja man roku un teica, ka jābrauc uz Gaiļezeru. Mans pirmais futbola treneris bija uz šo izrādi atnācis. Viņš teica arī, ka pēc tam, ka man ir biļets uz šo leģendāro izrādi, un es pēc tam viņu teicu, uzaicināšu uz citu izrādi. Viņš saka, nē, es negribu redzēt pilnu izrādi, jo man paliks tā leģendārā izrāde, kur tu nospēlēji 7 minūtes. Agrāk spēlēju ģitāru kopmītnēs, pēc šīs reizes vairs nespēlēju ģitāru, jo man nav pirksti gali jūtīgi. Dažkārt skatītāji neatšķir aktieri no tēla, kuru viņš spēlē. Visbiežāk dzirdētais. Reku sliktais Mārs iet. Bet pēc pēdējās sezonas jau nav vairs sliktais Mārs, ir vienkārši Mārs iet. Es biju kādā no pasākumiem, un pienāca klāt mamma ar 2 meitām un lūdza, vai es varot nofotografēties ar viņas meitām. Un es teicu, labprāt, un meitas nostājās, un es apķeru viņas, un es smaidu kamerā, un māte tā mērķē ar to fotoaparātu, attiecīgi telefonu. Tad viņi noņem nost un saka, es atvainojos, es varētu palūgt jūs nesmaidīt, jo jūs esat slikts. Un es nopietni fotografējos. Līdz šim Andris Bulis ir izdevis jau 2 dzejas krājumus, bet kad mēs varēsim iegādāties jau 3? 1. decembrī, grāmatu veikalos. No 1. decembra, jā. Šobrīd grāmata ir tipogrāfijā. Grāmatu īpaši, jo es to esmu no vāka līdz vākam, tā teikt, izlolojis. Andris arī pastāstīja, ka šīs grāmatas ienākumi ir paredzēti vairāku maznodrošinātu bērnu talantu attīstīšanai, piemēram, mūzikas un mākslas piedarumu iegādē. Galvenais novēlējums, ko mūsu skatītājiem novēlā Andris Bulis, ir veselība un miers. Ne tikai tāpēc, ka drīz būs Ziemassvētki, bet arī tāpēc, ka pasaulē tas, kas notiek tagad, tas rada šaubas un noslēgt vidi cilvēku starpā, un man gribās, lai ir tas miers, lai ir drošība ģimenē, cilvēkos, valstī. Krista Klentaka, Elīza Amanda Vārslava, raidījums Kivī.